Sveiki! Pastāstīšu, kā darbojas siltā gaisa nosūces siltumsūknis, jeb gaisa ūdens siltumsūknis bez āra bloka. Tātad klasiskā gadījumā split tipa siltumsūknis ražo siltumu no ārā esošā gaisa un tālāk to nodod uz jūsu māju. Tad siltā gaisa nosūces siltumsūknis šo siltumu atkārtot ražo no jūsu, teiksim, jau vienreiz sasildītā gaisa. Tātad kā tas notiek? Mājā tiek izbūvēta nosūces gaisa vadu sistēma, lielāka vai mazāka atkarīgs no jūsu mājas izmēra, kur siltumsūknis tātad caur šo sistēmu savāc izelpoto mājas gaisu. Parasti aptuveni plus 22–21 grādu siltu. Tātad siltumsūknis iesūta šo gaisu un šeit, līdzīgi kā klasiskajā āra blokā, notiek siltuma ražošana no šī siltā gaisa. Un saražotais siltums tiek tālāk nodots uz siltajām grīdām vai saražots karstais ūdens. Un par cik viss siltums ir atgūts, tālāk uz āru tiek izmests mīnus 15 grādus augsts gaiss. Tas bonus ir tas, ka iekārta visu laiku darbojas ar plus 22 grādus siltu gaisu un tā nav pakļauta āra gaisa temperatūras svārstībām. Tātad principā vienalga, vai ārā ir mīnus 30 vai plus 15 grādi, iekārta darbojas vienlīdz efektīvi, jo visu laiku tā darbojas ar plus 22 grādus siltu gaisu. Tad tas ir par nosūces daļu. Tālāk, lai jūsu mājā pieplūstu svaigais gaiss, tiek veidots fresh vārs, jeb atvers sienās, caur kuriem tad svaigais gaiss nokļūst jūsu mājās. Ja nosūce būs no visām mitrajām telpām, vannas istaba un virtuve, tad svaigā gaisa pieplūdes būs dzīvojamās telpās. Attiecīgi iekārta sūc gaisu, mājā veidojas vakums, jeb spiediena starpība, kā rezultātā svaigais gaiss nokļūst mājā, nokrīt zemē pie grīdas, tiek sasildīts, tālāk ceļās uz augšu, kur atkal to savāc komfortzonas siltumsūknis un atkal atkārtot saražo siltumu un izmet veco gaisu ārā. Un tā šis cikls turpinās nebeidzam principā. Un otrs variants ir, ja gaisa pieplūde tiek organizēta caur komfortzonu ražot gaisa apstrādes iekārtu. Tad šajā gadījumā gaisa pieplūst nevis caur dabīgām atverēm, bet no āra nokļūst gaisa apstrādes iekārtā, kur to sasilda komfortzona. Tātad to pašu silto ūdeni, ko komfortzona ražo priekš siltajām grīdām vai radiatoriem, tas tiek padots uz gaisa apstrādes iekārtu, teiksim, ja mums no āra nāk mīnus 10 grādus vēss gaiss, tas šeit tiek sasildīts līdz plus 16 grādiem, un tad jau pa pieplūdes gaisa vadu sistēmu, kā jebkurā ventilācijas sistēmā, tiek padots uz jūsu, teiksim, guļamistabām un dzīvojamajām telpām. Visa nosūces daļa saglabājas tieši tāda pati, kā pirmajā video daļā attēlotā. Tātad nosūces daļa nemainās, tas, kas mainās, ir veids, kā gaisa pieplūst mājai. Nevis caur dabīgiem vārstiem, bet caur gaisa apstrādes iekārtu, kur tas piespiedu kārtā tiek padots uz telpām. Tā galvenā atšķirība šajā gadījumā ienākošais gaiss ir siltāks nekā gaiss caur dabīgajām atverēm sienās.